Bija 3 ļoti nozīmīgi jautājumi, ko mēs apspriedām. 2 likuma projekti, kas bija saistīts ar grozījumiem Eiropas Savienības likumos. Viens bija, lai apstiprinātu Eirozonas stabilizācijas mehānismu. Un tas bija tas fonds, kas tiek veidots, lai nākotnē glābtu Eiropas Savienības valsts, Eirozonu valsts, kuras nonāk krīzes stāvoklī, tā kā Grieķija. Es šo uzskatu par tādu, glābšanas mehānismu, kas varbūt netiks lietots, bet tas ir gatavībā, ja tas būs vajadzīgs. Bet kopā ar to nāk tas saucamais fiskālais kompakts, fiskālais disciplīna līgums, ko mēs arī apstiprinājām Saeimā. Un tas ir, kas nosaka arī Eirozonu valstīm ievērot šo fiskālo disciplīnu, lai nenonāktu atkal krīzes stāvoklī. Un to es redzu, ka tādā komplektā ar šo stabilizācijas mehānismu. Ja stabilizācijas mehānisms ir glābšanas rīks, tad fiskālo disciplīnu kompakts ir kontrols mehānisms. Un, ja tas pareizi darbojās, tad šo glābšanas mehānismu nebūs jālieto. Tā kā tie sajiet kopā, un abi tika apstiprināti ārlietu komisijā un Saeimā. Bet arī trešais moments ir, ka šogad Latvija sāk tagad veidot Eiropas Savienības prezidentūras sekretariātu. Ārlietu ministrija pie to strādā, un ārlietu komisija šo jautājumu ir izskatījusi. Mēs esam iepazinušies ar plāniem, kā tas tiks izveidots, tīri tehniski, kā pie šiem jautājumiem mēs griezīsimies. Un atkal ļoti praktiska lieta bija, kad uz ārlietu ministrijas lūgumu mēs veicam grozījumus diplomātiskā un konsulārā likumā. Un tas dod iespēju ārlietu ministrijas un citiem diplomātiskiem darbiniekiem pāriet uz sekretariātu uz dažiem gadiem, nezaudējot savu diplomātisko rangu vai stāžu. Tas ir ļoti svarīgs, jo mums ir ierobežoti resursi Latvijā. Un ar šo likumu arī tie ārlietu ministrijas darbinieki, kas kļūst par padomniekiem prezidentam, Saeimas priekšsēdētājai vai Rīgas domai, ka tie arī aiziet uz īsu laiku uz šiem darbiem, nezaudē savu diplomātisko stāžu. Tā kā, tas arī ir domāts, lai stiprinātu Eiropas Savienības sekretariātu. Vēl viens ļoti aktuāls jautājums Eiropas ārpolitikā ir notikumi Ziemeļāfrikā, tas saucamais Arābu pavasars. Un kaut gan Latvijā bieži neuzskata, ka tas tieši mūs ietekmē. Visos starptautiskos pasākumos, kur es esmu piedalījies kā ārlietu komisijas vadītājs un arī kā NATO parlamentāro asembliju delegācijas vadītājs, mēs esam apsprieduši šos notikumus Tunīzijā, Ēģiptē, Libijā, Sīrijā, kā tie varētu ietekmēt mūsu valsts. Interesanta lieta ir, ka pat ir daži konkrēti lēmumi pieņemti, kas mums arī komisijā bija jāapstiprina, un tas ir veikt izmaiņas statūtos Eiropas Investīcijas bankā un Eiropas Rekonstrukciju un attīstības bankā. Un tas ir atļauts šīm bankām tagad veikt arī paplašināt darbību Ziemeļāfrikā. Tas ir kaut kas jauns, un tas tikai rāda, ka Eiropas Savienība domā par šo Ziemeļāfrikas nākotni, kā varētu veicināt lielāku demokrātiju un attīstību tur, lai būtu mazāk negatīva ietekme uz Eiropu vispār. Un arī mēs uzaicinājām žurnālistu Zanu Penēzi, kas apciemoja Sīriju, kas mums deva diezgan tādu aktuālu ieskatu notikumiem tur, jo vienā līmenī mēs šo jautājumu diskutējam ar ārlietu ministriju, ar starptautiskiem ekspertiem, bet ir svarīgi arī saprast ikdienas situāciju. Un tur es varu teikt, ka ir skaidrs, ka neviens Eiropas Savienībā un arī NATO nevēlās iesaistīties šajā Sīrijas konfliktā. Nebūs tāda situācija kā Lībija. Tā kā mums ir jāturpina tam sekot, un viens no, manuprāt, mūsu uzdevumiem Latvijā ir nodrošināt, ka
kamēr Eiropas Savienība sāka vien vairāk skatīties uz Ziemeļāfriku, mēs nevaram aizmirst austrumu partnerību. Tā tomēr ir viena ļoti svarīga sastāvdaļa Eiropas Savienības politikā. Un mums ir attīstības sadarbības programmas Moldovā, Grūzijā, Ukrainā. Ir jāturpina koncentrēties uz šiem darbiem, jo tomēr šīs ir valsts, kuras ir tuvākas Eiropai un kas vēlās arī ar laiku varbūt kļūt pat par Eiropas Savienības dalībniekiem. Un šeit, runājot par Eiropas Savienības dalībniekiem, es domāju, viens liels notikums šajā sesijā bija, kad mēs apstiprinājām Horvātijas līgumu iestāties Eiropas Savienībā. Tā ir pirmā reize, kad Latvija ir piedalījusies sarunās jaunu valsts pieņemšanas procesā no pašiem sākumiem. Un tā tad bija liels gods, ka mēs varējām to apstiprināt, būt starp pirmajām valstīm Eiropā, kas apstiprināja Horvātijas iespēju iestāties Eiropas Savienībā. Vēl viens jautājums, kas arī kaut gan liekas diezgan tālu no Latvijas, bet, manuprāt, mūsu ārpolitikā ir ļoti aktuāls, ir tālie austrumi un Ķīna. Vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, Ķīna izrāda ar vien lielāku interesi Latvijā. Un tāpat kā pagājušajā gadā, šogad ar vien vairāk brauc ļoti augsta līmeņa delegācijas no Ķīnas. Gan valdības līmenī, gan uzņēmēji. Pat žurnālisti brauc. Un līdz ar to, ka Ķīna ir izrādījusi milzīgu interesi tīpaši Latvijā, mums ir svarīgi saprast, ko tas varētu nozīmēt un kā mēs varam to izmantot, lai veicinātu Latvijas interesi. Tā kā mums bija bijuši vairākas apspriedzes par Ķīnas jautājumiem, arī te viens likumprojekts grozījuma līgumā ar Ķīnu sakarā dubultu nodokļu aplikšanu, kas tikai liecina, ka arī tā praktiskā sadarbība ar Ķīnu un ar uzņēmējiem tikai pieaugs. Manuprāt, Ķīnas loma pasaulē ar vien lielāka kļūst, un paši ķīnieši apliecina, ka Latvija varētu būt ļoti svarīga partneru valsts starp Eiropas valstīm. Tā kā mēs turpināsim šo izskatīt, un mums ir paredzēts, ka ārlietu komisija gada otrajā pusē apciemos Ķīnu, jo pagājušajā gadā pie mums bija Ķīnas ārlietu komisijas vadītājs un arī citi komisijas locekļi. Tā kā tagad būs atbildes vizīte rudenī, un, manuprāt, tas arī būs ļoti svarīgi arī mūsu komisijas locekļiem iepazīties ar esošo situāciju Ķīnā.